Koknesē aizvadīti pirmie lasīšanas svētki, kuriem dots nosaukums Atmodini radošumu. Tos organizēja jauniešu biedrība Solis un Kokneses biblioteka sadarbībā ar Kokneses jauniešu telpu. Svētku apmeklētājiem tika sarūpētas aktivitātes visas dienas garumā. Pagājušajā gadā biedrībai Solis bija projekts, līderu projekts Kopsolī ar radošumu. Un mēs nolēmām, ka projekta noslēguma pasākums varētu būt tādi publiskāki svētki bērniem un jauniešiem saistībā ar lasīšanu. Un, tā kā mēs nolēmām sadarboties šajā pasākumā ar Kokneses bibliotēku un arī ciešā sadarbībā ar Kokneses jauniešu telpu, jo šis pasākums ir jauniešiem, kurā arī jaunieši paši piedalās aktivitātēs un paši arī piedalās organizēšanā. Gribējām tādu pilnu dienu, kas būtu gan tikšanās ar autoriem, gan dažādas radošās darbnīcas, gan apdrukas darbnīca, gan tāda kopā sanākšana, lai svinētu lasīt prieku, lai veicinātu lasīt prieku un lai koknesiešiem un apkārtējiem iedzīvotājiem būtu iespēja satikt autorus dzīvajā, redzēt viņu darbošanos, piedalīties foršās nodarbēs. Mēs ļoti ceram, ka šis motivēs lasīšanu. Jo, kā es arī dzirdēju, kad jau skrien īpri grāmatas, lai varētu paprasīt autogrāfu kādam rakstniekam. Un noteikti, jo kā arī tās ir tās lasīšanas, sabiedrības iesaistes kustības laiks lasīt un restarts lasīšanai, kas tieši par šo arī sabiedrībā sāk arvien vairāk runāt. Un tāpēc arī mums šodien ir iespēja apdrukāt maiciņas vai maisiņus tieši ar šo kustību saukļiem, laiks lasīt un restarts lasīšanai, lai vairāk iesaistītos arī šai kustībā, ka tomēr, jo tā lasīšana bija palikusi kaut kādā brīdī pazudusi, un tagad viņa vienkārši ir jāsāk atkal kustināt un jāatgriežās, un jābūt tā kā, kad es esmu stilīgs, kad es lasu, nevis, ka tu nūģis, tu tur lasi. Elisa un Estere grāmatas lasa jau kopš bērnības un neuzskata, ka tā ir garlaicīga nodarbe. Jā, jaunieši lasa. Ir daļa, kas vairāk, ir kas mazāk, bet kopumā to dara, jo atrod savu žanru, un līdz ar to, kad atrod savu žanru, viņi var lasīt, un viņi zina, par ko viņi grib lasīt, un kas viņiem tieši patīk un interesē. Es domāju, pamēģināt vairākus žanrus, un, piemēram, kaut vai neizlasīt līdz galam grāmatu, bet atrast tādu, kas tev interesē, jo, ja tu atradīsi vienu grāmatu, kas interesē, tu gribēsi joprojām turpināt lasīt. Lasot, tu vari paplašināt savu redzesloku, justies tajās lomās, lai tu saprastu, kā ir, kā lasot grāmatas, un vajag vienkārši pamēģināt un saprast, ja tev tiešām tas patīk, tad tu vienkārši turpināsi lasīt.